Katrai tautai ir sava garīgā laipa, ko viena paudze pārmet labvēlīgi nākamajai. Laipa ir kā tilts starp dejotāju un skatītāju, kur sastopās divi emociju viļņi un rodas varavīksne. Deju kolektīvs Laipa salīdzinājumā ar citām deju kopām ir samērā jauns, lai gan tur dejo galvenokārt pieredzes bagāti dejotāji. Tas dzimis 1995. gadā. Sākotnēji pie Laipas dibināšanas stāvēja Līga Ozola, bet tagad Laipas sargāšanu ir uzņēmusies Mārīte Skrinda, kura pamatoti saka, deja tiešā nozīmē ir jaunības skābeklis. Laipa ar savu darbību ir veicinājusi jaunu latviešu deju radīšanu. Te tapušas daudzas latviešu oriģināldejas, kuras vēlāk iegājušas arī citu deju kolektīvu repertuārā. 12. deju svētku lielu uzvedumā 4 dejas – Jāņa diena, Garā sieva, Kupleju dancis un Beķer cepti kliņģerīši vispirms tika iesvedētas deju kolektīvā Laipa. Aģentūrā ir arī nedaudz citādu ritmu dejotāji – Deju studija Intriga, kura darbojas jau vairāk kā 10 gadus. Jelgavnieku Intriga atšķiras no citām deju studijām ar interesantām deju horeogrāfijām, kvalitatīvo sniegumu un interesantiem tērpiem, kas veidoti atbilstoši deju iecerēm. Par visu to domā un rūpējas studijas vadītāja Inga Ose. Studijai ir savs stils, nodarbības ļoti daudzveidīgas, gan aerobikas pamati, gan dažādi deju stili. Intriga veiksmīgi ir piedalījusies un augstu vērtējumu saņēmusi deju konkursos un festivālos. Koncertējusi televīzijas raidījumus, kā arī dažādās Latvijas pilsētās un ārzemēs. Deju studija gaida ikvienu, kam ir patiesa vēlēšanās dejot. Tirkīza koris radās televīzijas šova ietvarā un to vada jelgavnieks Žoržs Siksna. Aktīvi turpina darboties Tirkīza ansamblis, bet, kad draugi nolem sanākt kopā, lai dalītos kopīgajās atmiņās un pārdzīvotajās emocijās, tad Tirkīza ansamblis spēja brīnumainā kārtā transformēties Tirkīza korī un ar krāšņu blīvu Tirkīza dzidru akordu zelta repertuārs priecē klausītājus. Ansamblis Rotiņa ir 16-gadīga. Tajā dzied ap 40 talantīgu meitiņu un zēnu. Rotiņa koncertējusi lielākoties Jelgavā, bet ar latviešu tautas dziesmām pieteikuši sevi arī Beļģijas pilsētā Nērpeltā notiekošajā starptautiskajā jauniešu koru festivālā. Ansamblis Rūta izpilda mūziku plašā diapazonā, no tautas ziņģes līdz oriģināla mūzikai, vokāla, instrumentālajai un popmūzikai. Apdares veido paši kolektīvu dalībnieki un vadītāji Biruta Deruma, kas ir kolektīva dvēsele. Ansamblis Rūta ir arī vispārējo latviešu dziesmu svētku laureāts. Balstoties uz Guntaru Godiņa dzeju, tapis dziesmu cikls Nakts saule. Ierakstīts disks pilsētas prezentācijai aicinājums, un šobrīd top arī jauns disks Ceļojums. Ansamblis Guns. Viņas ir tik dažādas, bet viņas vieno dziesma. Sieviešu vokālais ansamblis Guns savu darbību uzsācis 2000. gadā. Pateicoties vadītājai Gunai Jumiķei, katra izdziedātā dziesma ir pilna mīlestības. Tā uzmundrina garu, sasilda dvēseli. Panākumi skatēs vairo dziedāt prieku. Zemgales novada vokāla ansambļu skatēs iegūti pat pirmās pakāpes diplomi. 2011. gada Latvijas vokālo ansambļu konkursu finālā Guns bija 10 labāko sieviešu vokālo ansambļu vidū. Jauniešu kamerkoris Mītava izveidojās no Lauksaimniecības akadēmijas un Jelgavas mūzikas vidusskolas dziedāt gribošiem jauniešiem. Laika gaitā sastāvs ir mainījies. Jau sākotnēji koris ir priecējis jelgavnieks ar savām uzvarām dažādos koru konkursos un skatēs gan Latvijā, gan arī aiz tās robežām. Kora enerģijas uzlādētāja ir tā vadītāja Agija Pizika. Repertuārs katru reizi tiek pielāgots tā brīža dziedātāju sastāvam, gan populāru mūsdienu komponistu popūrī, gan amerikāņu džezroka mesas, gan impresionistu darbi, gan ārzemju un latviešu klasiķu darbi. Koris ir jauns un radošs, kas spēj gan labi muzicēt, gan arī labi atpūsties. Kā
Kamerkori Tik un tā Guntis Galiņš dibināja 2003. gadā dziesmu svētku iespaidā, jo pēc obligātā svētku repertuāra gribēja dziedāt to, kas sirdī tuvāks, gan jauno latviešu komponistu skaņdarbus, gan tautas, populāro un garīgo mūziku. Korī apvienojušies draugi ne tikai muzikā, bet arī dzīvē. Dalībnieku vidū ir skolotāji, bērndārza audzinātājs, ierēģi, ekonomisti, uzņēmēji, optometrists, mērnieks un arī studenti. Tomēr pārsvarā kopā muzicē cilvēki ar zināmu pieredzi dzīvē un mūzikā. Jau vairāk nekā 40 gadus dziesmu savā varā ir turējusi dziedātājus jauktajā korī Zemgale. Viņus tai tālajā 1961. gadā kopā sasauca maestro Imants Kokars. Viņa iesākto darbu vēlāk ilgus gadus turpināja Viesturs Liepiņš, Jeļena Ogļezņeva Vavilova. Liels pacelums sekoja, kad māksliniecisko vadību savās rokās turēja diriģents Aigars Merī. Kora muzikālā darbība neaprobežojas ar lielajiem dziesmu svētkiem. Sadarbībā ar citiem Jelgavas koriem kolektīvs iestudē tādu sarežģītus lielo formu skaņdarbus kā Imanta Kalniņa oratoriju Rīta cēliens, Dzejnieks un āra, Karla Orfa scēnisko kantāti Karmina Burana, Zigmāra Liepiņa rokoperu Lāčplēsis, Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes mistēriju par sapni un mīlestību. Darbs operā Mācības lielā aizņemtība Aigaram Merī lika stafetes kociņu nodot jaunajai un talantīgajai diriģentei Zanei Stafetskai, ar kuru kopā sagatavota koncerta programma Kora 50 gadu jubilejā, kas izskanēja 2011. gada rudenī. Šajā koncertā savu pēdējo dziesmu nodiriģēja arī maestro Imants Kokars. Jelgavnieki no pašdarbniekiem prot izaugt par profesionāļiem, un to apliecina aģentūras varenākie Jelgavas Big Bands. Raita Ašmaņa vadītais Jelgavas Big Bands dibināts 1991. gadā, kas apvieno visdažādākā ranga džeza mūzikas entuziastus. Kolektīvā spēlē gan amatieri, gan profesionāli mūziķi. Big Bands piedalījies dažādos džeza mūzikas pasākumos, festivālos, koncertos, pieņemšanās, televīzijas šovos un privātos sarīkojumos gan Latvijā, gan ārzemēs. Jelgavas Big Bandam ir plašs repertuārs, kas tālu pārsniedz klasiskā džeza mūzikas robežas, variējot starp džezu izklaidējošu mūziku un popmūziku. Big Band sadarbojies ar daudziem Latvijas solistiem un māksliniekiem – Raimondu Paulu, Pitu Andersonu, Laimu Rācināju, Olgu Pīrāks, Anci Krauzi, Mariju Naumovu, Normundu Rutuli, Viesturu Jansonu, Niku Gotemu, Šadī Brass kvartetu, violnieku Raimondu Ozolu un daudziem citiem. Jelgavas kamera orķestris ir kolektīvs, kurā Aigara Merī vadībā ir apvienojušies pieredzes bagāti orķestra mūziķi un Jelgavas pilsētas un Zemgales novada talantīgākie jaunieši, kuri mācās Jelgavas mūzikas vidusskolā. Īpaša ievērība tiek veltīta latviešu mūzikas popularizēšanai, atskaņojot gan jaundarbus, gan skaņdarbus, kuri dažādu iemeslu dēļ pazuduši no koncertu aprites, vai arī tiek atskaņoti ļoti reti. Jelgavas kamera orķestris ir vienmēr atvērts radošiem meklējumiem un ar iedvesmu nes pilsētas orķestra vārdu. Aģentūra Kultūra aicina, un jelgavnieki to prot novērtēt ar pilnām zālēm. Jelgavas pašvaldības aģentūra Kultūra var lepoties ar profesionālas mākslas telpas iespējām un tehnisko aprīkojumu. Mums ir ļoti draudzīgas attiecības ar jūsu vadību pilsētas un jelgavniekiem. Patīkam, ka kultūras nams ir labā kārtībā, ja tomēr tas daudz ko dod. Ja, gan ģērbtos, es atceros, kas te kādreiz viss bija. Jā, labāk neatcerēties to, jā, bet tagad tas ir prieks, ka ir ielikt līdzekļi, lai savas pilsētai tā ir svarīga vieta. Šeit klausītāji man ir īpaši mīļi, un es atceros ļoti savu iepriekšējo solo koncertu šeit pirms nepilniem 8 gadiem, kad klausītāji bija piepildījuši zāli līdz pēdējai vietai. Un autogrāfus man nācās sniegt vēl 2 stundas pēc koncerta, un tas ir absolūtais rekords, ar ko jelgavnieki noteikti var šajā ziņā lepoties. Un arī toreiz jau es sajūtu tādu klausītāju enerģētiku, kādu savos koncertos patiesībā es reti sajūtu. Ārkārtīgi liela uzmanība, ārkārtīgi liela kāre klausīties un kāre baudīt to mūziku, ko es spēlēju. Es jau varu spēlēt, cik es gribu, bet ja neviens par šo koncertu neuzzinās, tad arī visticamāk neviens neatnāks. Tā kā es domāju, tas, par ko visi var pārliecināties, ka šeit viss ir līmenī, noteikti ir pilnā zāle, un, protams, arī tas, kā šeit tiek uzņemts un sagaidīts. Ka šeit tiek nodrošināts viss, kas man vajadzīgs, un tas, es domāju, ir ļoti, ļoti labi.
Aģentūra Kultūra noslēgusi sadarbības līgumus ar valsts SIA Latvijas koncerti, Latvijas Nacionālo teātri, Dailes teātri, Mihaila Čeho Rīgas Krievu teātri, arī ar Liepājas, Daugavpils un Valmieras teātriem. Jelgavā ik mēnesi vairāk kārt viesojas profesionāli teātri un koncertu uzvedumi. Aģentūra Kultūra ļoti daudz darījusi, lai kļūtu par lielāko un īpašāko svētku un starptautisku festivālu organizētāju Zemgalē. Nosauksim tikai dažus visiem atpazīstamākos. Lāčplēša dienas lāpu gājiens, kas ar katru gadu paliek arvien garāks un gaišāks, 18. novembra svinīgie brīži, koncerts un svecīšu gaismu spēle, lielās eigles aizdegšana, pilsētas svētki ar savu atraktīvo gājienu, kurā piedalījās gan pirmskolnieki, gan seniori, gan uzņēmumi, gan iestādes un sabiedriskas organizācijas, un kur nu vēl daudzpusīgā izklaides programma. Īpaša garša un smarža ir piena, maizes un medus svētkiem ar humora pilno piena paku regati. Ja tā turpināsies, Lielupe var palikt par šauru. Jau ar ievērojumu starptautisku atzinību un skanējumu norisinājušies ledus skulptūru festivāli, kas katru gadu atnes kādu jaunu ievedumu. Arvien pārliecinošāk sevi pierāda smilšu skulptūru festivāli, bet jelgavnieki turpina veiksmīgo nišu. Jau norisinājušies metāla skulptūru svētki, bet savam pirmajam iznācienam gatavojas koka skulptūru mākslinieki. Tā varētu saukt vēl un vēl, bet neskatīsimies tikai notikušajā atpakaļ. Atstāsim arī kādu piepildāmu noslēpumu viņu radošajam garam. Aģentūra Kultūra aicina jelgavniekus aktīvi iesaistīties visās kultūras norisēs, jo pašiem darot svētki sanāk daudz emocionālāki. Tāpat Jelgavā joprojām gaidīti visi, kas grib kopā ar mums izbaudīt svētku gandarījumu. Un, protams, ar prieku tiek gaidītas jaunas idejas, sadarbības partneri, viesi un ciemiņi.